Ir atnācis pavasars, nedaudz augsts, nedaudz silts, nedaudz saulains, nedaudz vējains. Naktīs vēl ir mīnusi, bet mēs tiekamies pavasara izstādē Rāmava 2026, un šoreiz nedaudz pastāstīšu ātrumā. Kā jau pavasarī, taču jāsēj zālājas, tātad šoreiz par APV zālāju sējmašīnu, gan piesēšanai, gan arī jaunai sējai GS300S. Tad pašā pamatā, kas tad ir šīs sējmašīnas pamatā? Mēs jau zinām, ka APV piedāvā dažādas sēju iekārtas, tieši par bunduļus, un tad mēs liekam viņus dažādiem agregātiem. Tad pašā augšā šoreiz ir APV piedāvātais PS300, 300 litrīgais bundulis ar hidraulisko ventilatoru piedziņu. Un, protams, iekšā ir vārpstiņa, kas griežās un nodrošina pareizo devu, kā parasti. Komplektā ir divas vārpstiņas, lielākām sēklām un mazākām sēklām. Un šis bundulis ir uzlikts virsū jau uz gatavas sējmašīnas. Tātad APV jau nodrošina uztaisījuši gatavu sējmašīnu GK300S. Par to S burtu vēl pēc tam nedaudz, bet sāksim no sākuma. Pašā priekšā ir šļūcīte, kur regulējumā šeit ir lielu kurbuli regulējumu, uz augšu uz leju palaižam. Protams, pirms tam te jāizņem tapas. Bišķiņ atgriezīsimies pie tā, ka pašā priekšā, traktoram priekšā arī vēl varētu kombinēt ar tādu modifikāciju, ka priekšā būtu vēl šļūcīte, pāris ecējušu rindas, tā nāktu traktors un tad šis agregāts. Nu jā, tātad nāk šļūcīte. Un pēc tam šļūcītei sekot nevis kā parasti mēs esam pieņēmuši standartā, ka nāk ecēšas un tur visi sēkla tiek aizpūsta kaut kur pa gaisu un ecēši kaut ko ierašina, tad šeit nē. Tas S burts tieši nozīmē to, ka latviski būtu jātulko kā L lemesīši, kuri tieši visu sēklu novada lejā precīzi rindās. Rindstarpas ir 12,5 cm, nav maināmas, tā tas ir. Uz 3 metriem, šim konkrētam sējmašīnai darba platums 3 metri, ir 24 izejas, 24 lemesīši. Lemesīšu apakšā ir stingrs dzels materiāls, kurš izveido tieši renīti, un tā renītei iebirtina sēklu. Tādā veidā mēs nodrošinām precīzu sēklas dziļumu, un īpaši svarīgi tas ir tad, kad mēs veicam piesēšanu jau esošos zālājos, kad šos visus lemesīšus pie zemes piespiež spēcīgs cilindrs, hidrocilindrs, un tādā veidā pat ražotājs saka sasniegt pat 70 kg lielu spēku uz zemi. Un, protams, beigās arī seko piespēdē veltņi, ruļļi, kurš aiztaisa visus tās renītes cietā aiztaisa, un tie kontakts ar zemi sēklai ir pēc iespējas lielāks un labāks. Tas ir ļoti svarīgi, ja ir tieši sauss laiks, ka mums vajag to kontaktu pēc iespējas lielāku. Protams, jāatzīst, ka vēl varētu būt, kam nepatīk varbūt tās 12 cm rindstarpe un grib to redzēt to sējumu tādu plašāku, aizpildītāku, tad šeit aizmugurē ir iespējams 120 litrīgais bundulis papildus. Tas gan neies pa caurlītēm, bet tas izpūtīs gaisā, var teikt, aizpildīs tās rindstarpes, un arī ar pievelšanu pievilksies sēkliņa. Šajā bundulī gan iecekāms laikam būtu likt tādu sēklu, kas nav tik vērtīga, piemēram, tur kaut kādu viengadīgo aireni pielikt, un tādā veidā to aizpildīt un aizsēt. Te mēs arī redzam to tādu nosacīt arī citu jaunumu, kas Latvijā vēl tā nav iegājis, kad APV piedāvā arī šīs sadalas galvas, sēklu vadu sadalas galvas, un līdz ar to var daudz plašāk pielietojums būt arī APV sēju iekārtām. Visu šo te kompleksu vada dažādas pultes. Šajā gadījumā ir Easy Control pults, bet tikpat labi tā arī varētu būt 5.2 pults jau pazīstamā, vai arī isobus, ar traktoru isobus vadību liekot ar isobus vadību. Tāpat arī var pielikt arī klāt, kombinēt, ja traktoram nav 7 pinu izēja kabelis, kurš dod ātruma sensoru, tad te varētu būt pieslēgt arī ātruma sensorus. Te var pielikt arī riteņa sensoru un uzkaras sensorus. Tātad šī iekārta patiesībā ir gatava sējmašīna, gatava darbam. Un
veiksmīgi var izdarīt arī to, ka patiesībā pat vēl vairāk. Šos ruļļus jūs varat brīvi atvienot no šīs iekārtas vaļā un izmantot arī pilnīgi atsevišķi vai kombinācijā. Tad šī konkrētā iekārta 3 metru darba platums, bet ir arī varianti ar 6 un 7,5 metru darba platumu. Tad gan šī iekārta locīsies un jau būs sarežģītāka uzbūvē, un ruļļi jau būs jau tā kā vairāk jau piekrināti, bet šos ruļļus, ja kādam nepatīk šāda agresivitāte ruļļiem, arī var mainīt un kombinēt arī ar citiem ruļļiem. Tas šoreiz tāds ātrumā īsumā par šo jauno APV iekārtu, sējmašīnu, un cerams, ka Latvijā viņi ienāks un saimnieki viņu atzīs pa labu esam. Lieciet īsīšus, ja patikās, un mēs mēģināsim uztaisīt vēl kādu teikumu par vēl kādu iekārtu, kas mums šodien te izstādē atrodas. Veiksmi visiem!